Ko darīt, lai saglabātu veselīgu ādu? Šis jautājums ir ļoti plašs. Man gribētos uzsvērt to, ka ādas veselība ir ļoti lielā mērā saistīta ar kopējo cilvēka veselību, un vesela un skaista āda var būt tikai tad, ja cilvēks pats ir vesels, un šeit ir īsti vietā tas teiciens, ka āda ir kā spogulis tam, kas notiek mūsu organismā iekšpusē. Līdz ar to pirmām kārtām, ko es ieteiktu, neaizmirst, tās ir tiešām lietas, kuras ir visticamāk zināmas, bet piemirstas dažkārt. Tas ir tās vienkāršākās ikdienas darbības. Pirmkārt, tas ir veselīgs uzturs, tas ir pietiekams ūdens daudzums, jo, kā mēs zinām, būtībā ādā veidojās dabīgais mitrinošais faktors no mūsu uzņemtā ūdens daudzuma, un tad tikai pēc tam tas krēms, ko mēs lietojam, pasargā no ūdens iztvaikošanas. Tā kā pamatā ir tas, ko mēs izdzersim. Tāpat arī ir nozīme visa organisma veselībai kopumā, pietiekamam miegam, pietiekamām aktivitātēm, fiziskām aktivitātēm, jo, lai arī barības vielas, kuras mēs uzņemam, nonāktu līdz ādai, ir svarīga asinsrite. Un tas jau ir saistīts ar mūsu kustībām, un it īpaši, kas būtu ļoti ieteicams, ir svaigā gaisā, jo šūnām ir nepieciešams skābeklis. Un pie veselīgas ādas noteikti ir jāmin arī tie faktori, kas būtu kā nevēlamie, kā tieši kaitnieciskie. Šeit arī vesela tēma, tas ir ultravioletais starojums, kas pārmērīgā daudzumā iedarbojoties uz ādu, izraisa dažādas nevēlamas izmaiņas, ne tikai saistītas ar fotonovecošanos, ar krunciņām, ar grumbiņām, ar pigmentāciju, bet arī dažkārt pie dažādiem nevēlamiem ādas veidojumiem un arī ļaundabīgiem veidojumiem. Tāpat arī smēķēšana noteikti. Tas ādai nenāks par labu, jo smēķējot asinsvadi sašaurinās un atkal tās pašas barības vielas ādā nenokļūst, un tas ir ļoti redzams arī ādas izskatā. Un tad noteikti tā ir arī atbilstoša ādas kopšana. Tā ir atkarīga jau katram cilvēkam individuāli no ādas tipa, kas arī ir ļoti būtiska tāda ikdienas sastāvdaļa, lai āda būtu vesela un skaista.